Labdien! Pie mums šodien ciemos ir Līga Dimanta. Līga, pastāsti, kādu uzņēmumu tu vadi, kāda situācija nozarē mūsu skatītājiem? Tātad es esmu Kolemont FKB Latvija apdrošināšanas brokeru viena no līdzīpašniecēm. Apdrošināšanas brokeris, kas darbojās Latvijā tirgū jau no 2000. gada, viens no senākajiem apdrošināšanas brokeriem, tātad zināmā mērā dinozaurs ar biezu ādu un pieredzi. Un šobrīd situācija ir tāda ļoti dinamiska un interesanta. Mēs skatāmies un vērojam, kas notiek, kā apdrošināšanas tirgus ir gatavs vai nav gatavs pieņemt riskus, ar kuriem tagad ir jāsatiekās, ar politiskiem riskiem, ar ekonomiskiem riskiem, ar pandēmijām, ar klimata pārmaiņa riskiem, ar kiberriskiem. Līdz ar to mēs esam apdrošināšanas brokeris, kas tātad saņem šo pakalpojumu no apdrošinātājiem un tālāk palīdz klientam noslēgt visizdevīgākos nosacījumus, bet mums ir svarīgi saprast un redzēt, kā apdrošinātāji tagad adaptē savus produktus, cenas un citas lietas, lai varētu sniegt pakalpojumus saviem klientiem. Tātad šobrīd situācija tāda, ka tik strauji mainās, ka jums jāmēģina pielāgoties situācijām. Jā, tirgus vienmēr ir bijis mainīgs, bet šobrīd kopš 2001. gada sāksim jau ar pandēmiju un izrietošām riskiem un sekām, pēc tam kara riski izrietošām sekām ar visādiem ekonomiskiem un politiskiem riskiem, kas tagad notiek. Jā, viss tas ietekmē visus, arī apdrošinātājs un arī apdrošināšanas brokers, bet visvairāk, protams, tas ietekmē pašus uzņēmējus, jo mēs redzam, ka ir inflācija, cenas augšā, viss dārgi. Apdrošināšana arī kļūst dārga. Kāpēc? Tāpēc, kad ir izmaksas par transporta līdzekļu remontiem ļoti augstas, ir izmaksas pēkšņi par būvniecību ļoti augstas, ir izmaksas par veselības apdrošināšanu un pakalpojumiem ļoti augstas, un tas ietekmē absolūti visus šajā nozarē. Ko tu ieteiktu šobrīd uzņēmējiem un cilvēkiem apdrošināt? Un ko tu no visu paketes tu ieteiktu parastajiem patērētājiem? Kā tu redzi, kurš segments ir visaktuālākais tavuprāt, un kam pievērst uzmanību apdrošinoties? Jautājums ir ļoti, ļoti plašs, jo nav vienādu privātu personu ar vienādām vajadzībām un riskiem, bet par uzņēmumiem vispār nav vienādu uzņēmumu pat vienā nozarē. Līdz ar to mums ir tāda kā individuāla pieeja gan uzņēmējiem un uzņēmumiem, gan arī privātu personām, un tad mēs skatāmies, kas ir aktuāli, kādi riski ir konkrētam uzņēmumam, kādi riski ir konkrētai personai, ar ko viņš nodarbojas, ko viņš ēda, ko viņš dara, kas viņu interesē. Bet, ja mēs runājam par kaut kādām tendencēm, tad šobrīd ļoti, ļoti aktuāli izkristalizējas pasaulē vispār tādas 3-4 lietas. Jā. Pirmā lieta ir klimata pārmaiņas. Jā, mēs redzam, ka klimata pārmaiņas tas nav tikai pasaulē, tas ir arī jau Latvijā. Plūdi pavasarī, lielās vētras, kas tagad bija augusts, oktobris. Jā. Nesen lasīju, ka Latvijas apdrošinātāji 8 mēnešu laikā lauksaimniekiem, es nezinu, vai taisnība, bet viņi tā saka, asociācija, Latvijas apdrošinātāja asociācija, ka ir izmaksājuši 18,3 miljonus eiro. Un vēl ir Vācijas apdrošinātājs arī, kas drošina lauksaimniekiem sējumus, tad viņš ir šobrīd 8 mēnešu laikā izmaksājis 19,1. Kopā 40 miljoni ir izmaksāti sējuma apdrošināšanai. Tas ir ļoti daudz. Un tad, attiecīgi, ko mēs varam no tā secināt, ka visticamāk pārapdrošināšanas cenas pieaugs. To sajūtīsim arī mēs visi. Attiecīgi apdrošināšana par īpašumu un īpaši vētras radītiem zaudējumiem paliks dārgāka, visticamāk. Lūk, tātad tā ir tāda viena lieta, kā klimata pārmaiņas, kas ietekmē mūs visus. Tad ļoti daudz runā starptautiskie apdrošinātāji par tādām lietām kā kiberdrošība. Šo produktu es Latvijā jau piedāvāju, gadus 8 noteikti. Un lielie IT uzņēmumi tā kā klausās, tā kā dzird, tā kā šad paskatās tos piedāvājumus. Bet šobrīd jau reāli runā, kad ir zaudējumi, ir uzlaustas ne tikai IT kompānijām, bet arī, piemēram, tiem pašiem ražotājiem sistēmas, kas pilnībā ir paralizējuši tālāku darbu un darbību uzņēmumam. Un ir nozagti dati vai informācija, un par šiem riskiem sāk runāt arvien vairāk un vairāk, un klienti arī Latvijā sāka klausīties un sāk prasīt piedāvājumus, un ir arī apdrošināšanas līgumi.
Tad vēl tāda lieta, es pavasarī biju Londonā konferencē, un faktiski šobrīd mēs redzam ļoti lielu tendenci, ka arī apdrošināšanā drīz karaliene būs mākslīgais intelekts, artificial intelligence, jo neviens cits kā dators nespēja tik smalki analizēt datus, kā mākslīgais intelekts. Praktiski es sapratu tā, ka jūs izmantosiet mākslīgo intelektu, lai viņš varētu izanalizēt. Apdrošinātais, jā, ļoti. Jau šobrīd tas tiek darīts, protams, ka aktuāri arī jo tur ir konkrēts algoritms. Protams. Mākslīgais intelekts ļoti labi strādā ar konkrētu precīzu algoritmu. Tieši tā. Tad tas ir tā joma, kur jums būs vieglāk, palīgi instruments. Jā, tas būs palīgi instruments, vieglāk būs apdrošinātiem. Mēs tā kā esam brokeri. Es pēc tam pastāstīšu arī, kas ir brokeris un kāda ir brokera loma. Mēs tagad runājam tā kā pa tendencēm, bet pasaulē un arī Latvijā, tas viss uz Latviju arī ir jau un būs vēl vairāk, ka tieši apdrošinātāji pieņems lēmumus balstoties uz mākslīgo intelektu, tāpēc, ka viņš ir tik jaudīgs datu analīzē, ka spējas ģenerēt piedāvājumus klientiem jau konkrēti ļoti pielāgotus. Kā vienu interesantu piemēru, es Londonā konferencē pēc tam redzēju, ka ir auto pārvadātāji. Un, lai noteiktu maksimāli pareizu cenu šiem auto pārvadātājiem, ir iespējams iegādāties programmu. Viņai pat bija arī Latvijas dati, mums reāli rādīja, kura, ja tu pārvadātājs izvēlās pareizo maršrutu, aprēķina, ka tas maršruts ir drošāks nekā, ka pārvadātājs vadā preci pa citu maršrutu tādējādi, ko apdrošinātājiem ir iespēja samazināt cenu un samazināt riskus. Un viņš ir ieinteresēts klienta noturēšanā, var iedot labāku cenu vai var iedot labākus nosacījumus. Tas ir viens no piemēriem. Jau senāk atpakaļ Latvijā, gan es neesmu dzirdējis, ka Latvijā kāds apdrošinātājs tam tādu uzmanību pievērš, bet pasaulē, piemēram, veselības un dzīvības apdrošinātāji, ja klientam ir Apple Watch vai smart ierīces, kas palīdz uzlabot veselību, parāda, kad jāiet gulēt, kad ir jāpieceļās, jāpakustās un tam līdzīgi, ka var dabūt labāku piedāvājumu tajā pašā veselības apdrošināšanā vai dzīvības apdrošināšanā, jo tas samazina riskus gan pašam cilvēkam, un uzlabo savukārt varbūtības apdrošinātājiem, ka tas atlīdzības līmenis nebūs tik augsts. Attiecīgi, mākslīgais intelekts ir šobrīd tāda lieta. Tās ir tādas lielās tendences, kas šobrīd notiek, bez kurām mēs nevaram. Vēl viena lieta, kas arī jau sen tiek piedāvāta, bet šobrīd es redzu, ka ļoti ir pieprasīta, ir valdes locekļu atbildības apdrošināšana, jeb D&O apdrošināšana. Viņa ir ne tikai valdes locekļu, viņi ir atbildīgo darbinieku atbildības apdrošināšana, lai atbildīgie darbinieki uzņēmumā, tajā skaitā arī valdes locekļi, var pieņemt lēmumus drošāk, pārliecinošāk, lai viņi vispār pieņem lēmumus. Jā. Bet vai tas nav saistīts ar to, ka tādā veidā viņš atbrīvojās no atbildības? Nē. Tas vairāk ir domāts tam, lai viņš jūtās droši savā darbībā, jo, kā mēs zinām, ko nosaka komerclikums, ka valdes loceklim pirmkārt ir jārīkojas kā krietnam un rūpīgam saimniekam un ir jārīkojās. Arī bezdarbība var tikt traktēta kā rīcība, ka nekas netiek darīts un par to valdes loceklis var būt sodīts. Un kā mēs zinām otru lietu, valdes locekļi Latvijā ir atbildīgi ar savu personīgo mantu. Atšķirībā no politiķiem. Un ierēģiem. Ļoti laba piezīme. Jā, ļoti laba piezīme. Un starp citu redzu pieprasījumu no kapitāla sabiedrībām ļoti lielu attiecībā uz valdes un padomas locekļu apdrošināšanu. Tas nav topiks pasaulē. Latvijā viņš šobrīd ir aktuāls pēdējos 2-3 gados, ļoti aktuāls. Ļoti daudz kapitāla sabiedrības, lielās komerces sabiedrības par šo jautājumu interesējās un domā. Bet pasaulē tas jau ir ļoti sen un īstenībā Forbes top kompānijās valdes locekļi nemaz neiet amatā, ja nav šī valdes locekļu apdrošināšana. Tas jau pasaulē ir ļoti sen. Lūk, tas ir Latvijā tāds ļoti beidzot. Jauns produkts. Nav jauns, bet beidzot uzņēmēji par to ir sadzirdējuši, ka tas ir nepieciešams, un kapitāla sabiedrības ļoti pērk. Ļoti interesējas par šo produktu savu zināmu iemeslu dēļ. Jā, lūk. Apdrošināšanas tirgus augošs, lejupējošs, jeb stabils? Kopš 22. gada marta ļoti augšupējošs, bet kas to ļoti lielā mērā ietekmēja?
Nu, ne jau tāpēc, ka šeit ir pulkiem Ekonomika aug, investoru vai auga ekonomika, bet inflācija. Pieauga visur izmaksas, tajā pašā transportā, veselībā, būvniecībā, attiecīgi apdrošinātais arī ceļ cenas. Nu, lūk. Līga, tavs viedoklis, inflācija, cik procenti pieauga pagādu? Pirmā doma. Nu, es paskatījos tos ciparus, bet es nezinu, vai viņi ir adekvāti. Tavs personīgais viedoklis, tavs subjektīvais viedoklis. Nē, tas ir interesanti. Tu kā cilvēks, kas strādā ar apdrošināšanu, apdrošinātājiem, tev uz sajūtām, cik ir inflācija tavā nozarē? Nu, no 2021. gada uz 2022. gadu 20-30% noteikti. Stabili. Jā, tas ir, ja ne pat 23% stabili gada laikā. Tas ir viss saistīts ar procesiem, ar izmaksām, tikai un vienīgi. Tātad faktiski inflācijas cēlonis ir tas, ka kāpušas izmaksas. Jā, pa lielam jo nav jau tādu jauno fabriku vai baigais pieprasījums. Viss ir balstīts uz esošām lietām, kas ir, lūk, jā. Ar kādām problēmām saskarās nozare un konkrēti tavs uzņēmums? Es domāju, ka viena problēma mums visiem uzņēmējiem ir ļoti kopīga – darbinieki. Skaits, kvalitāte, pieejamība un arī darbinieku darbinieki, viņu kompetences līmenis, viņu vēlme pelnīt, ļoti daudz, ir kur samērīgi, ir kur absolūti nesamērīgi, Un, tā ir problēma. Es zinu, ka ražotāji par šo jautājumu man runāja jau vismaz 10 gadus, kad ārpus Rīgas ir problēmas ar darbiniekiem, ka nav kas dara darbu. Nu, tā man vismaz, es jau 10 gadus dzirdu šādu lietu. Tad šobrīd mēs saskaramies ar problēmu arī finanšu sektorā, ka ir ļoti grūti arī tos jaunos cilvēkus piesaistīt, ir ļoti grūti, jo jaunā Z-paudze ir vispār kosmos. Tie ir ļoti interesanti cilvēki, kas atnāk uz darbu bieži vien, jo domā, ka viņam jau pienākās, vai ne? Un kur, jau par to, ka viņš atnāca. Kur vēl kaut kāda subrogācija, vai ne? Tur priekšnieks, tur tā tālāk. Bet labi, mēs visu to varam adaptēt un pieņemt, Bet arī no tiem, kas atnāk tādu, kā saku, pērļu ir maz. Paldies Dievam, mēs atrodam tās pērles, un mūsu komandā ir ļoti forša komanda. Mums ir... Cik cilvēki? Mēs kopā esam 23 cilvēki. 23 un augoši mums ir šis skaits, kas no 80 brokeru sabiedrībām tirgū, kas faktiski ir virs vidējā, jo no 80 brokeru sabiedrībām kaut kur apmēram vidējais darbinieku skaits ir 10, tur 15. Ja ir 20, 23, tad tas skaitās jau tāda vidējā brokeru sabiedrība, un mums ir komandā vismaz kaut kādi 7 cilvēki, es tā skaitā, kuri nozarē darbojās vairāk kā 20 gadus. Tāpēc es iesāku sarunu, ka mēs esam dinozauri. Veterāni, un tā ir mūsu pievienotā vērtība, ka mums ir pieredze. Mēs zinām, mums ir tik daudz to situāciju, ka mēs zinām, kā var būt. Savā veidā tas ir tāda tā kā nosacīta paranoja, kā man sāk jautāt, parāda polisi, un es uzreiz saku, šeit un šeit jāpievērš uzmanību. Saka, Līga, tu jau pat traku, tev jau ir. Ir jau pieredze. Jā, ir pieredze. Nav jādomā vienkārši izcelt no faila jau un atmiņas failu. Jā, un ir vēl tāda lieta, ka mums ir arī ļoti liela pieredze tieši izmaksu jautājumu risināšanā. 2 gadus atpakaļ, vai jau sāk jūgt tie gadi, vai 3 gadu atpakaļ dega mikrotīkls. Dzirdēju. Dega bija milzīgs ugunsgrēks, un mēs 9 mēnešu laikā, mans biznesa partneris Mareks Nika, viņam medaļa, viņš atrisināja šo izmaksu 36,9 miljonu apmērā, kas skaitās viena no lielākām, vēl šobrīd viena no lielākām izmaksām Ziemeļa Eiropā. To var parādīt klientiem, tiek izmaksāts tas ir tāda lieta. Marekam ir jauns rekords. Marekam rekords šobrīd vienā citā izmaksā arī dega. Labi, paliksim, kā saka, bez detaļām. 3 vai 4 darba dienu laikā sarunāja atlīdzību 900,000 apmērā, gan 1 miljons. Ar apdrošinātāju vienkārši. Tāpēc, ka nebija variantu. Tur bija situācija ļoti tāda sarežģīta, bet 3-4 darba dienu laikā gan 1 miljonu. Apdrošinātājs akceptē izmaksāt. Tā kā mēs tiešām varam teikt, ka mums ir pieredze, mēs zinām, kas var notikt uzņēmumos,
Un tā arī, man liekas, ļoti pievienota vērtība, jo no tiem 80 tirgu spēlētājiem, kas ir tirgu reāli, mēs par konkurentiem uzskatām 10, nevairāk kā. Bet pasaki man, konkurence ir godīga vai negodīga? Mūsu mazajā tirgu konkurence ir ļoti skarba. Godīga, skarba, negodīga, visāda. Skarba var būt tās godīga skarba. Ne, ja, bet... ir arī, diemžēl, negodīga konkurence. Latvija ir maza. Visus zinām, jā, viens par otru daudz ko zinām. Un mēs jau tagad tā... Mēs esam 3 biznesa partneri, īpašnieki. Mēs jau tā, mums nevajag katru klientu. Mēs gribam klientu lojālu, uzticīgu, uzticamu. Un dažreiz, jā, mūsu portfelī ir arī daudz ļoti lielie klienti, bet mēs esam analizējuši, kas ir tas vislabākais klients, vai tas klients, kas tiešām ir tāds, ka mēs uzticamies, ar kuriem var strādāt ilgtermiņā, ir tieši tas vidējais klients. Jo vidējais klients saprot, ka bizness ir gan viņam, gan arī mums ir bizness, tieši tāpat bizness apusēs, jā, rokas ārā nelauž, jā, viņš uzticās, viņš paļaujās, un mēs maksimāli cenšamies šo te uzticību un paļāvību attaisnot visiem maksimāli iespējamiem veidiem. Līgi jautājums. Skatītājiem būs interesanti uzzināt, ko tad dara brokers. Jā, es domāju, ka tas būs jautājums ļoti daudziem. Kas tad īsti ir brokers? Jā. Tā tad ir daudz visādu starpnieku tirgu. Jā. Ir aģenti, kas, starp citu, tie paši apdrošinātāji, nosacīti darbinieki, bet viņi nav tiešie darbinieki, bet viņi noslēdz līgumu ar kādu konkrētu apdrošinātāju, ka viņi tirgo kaut kādu konkrētu apdrošinātāju pakalpojumus. Tad mēs, kā zinām, ir arī bankās ir izplata apdrošināšanu, pat man liekas, telefonu kompānijas izplata apdrošināšanu, to starpnieku ir ļoti daudz. Bet vienīgais starpnieks, kas patiešām pārstāv klienta intereses, ir tieši apdrošināšanas brokeris. Tāpēc, ka apdrošināšanas brokera pienākums, ja tas ir iespējams, ja tirgus to atļauj, pienākums ir piedāvāt vismaz 3 piedāvājumus katrā reizē. Ja tirgus, kā saka, dažreiz nav ko piedāvāt, ir tikai viens variants, bet ja tirgus atļauj, tad brokera pienākums ir 3 variants vismaz klientam piedāvāt, un brokera pienākums ir pilnībā pārstāvēt klienta intereses, taisīt cenu analīzes, analizēt noteikumus, tos mazos burtiņus, kas tur ir ierakstīti, pielāgot līgumu klienta vajadzībām, jo noteikumi visiem ir plus mīnus, nevis vienādi, nevis līdzīgi, bet apmēram par un ap vienu to pašu tēmu, un tad, balstoties uz katra klienta specifiku, ir nepieciešams dažreiz papildināt tos noteikumus, nosacījumus, tā, lai konkrētiem biznesam viņi būtu pielāgojumi. Lūk, un tad brokeris ir tas tā kā klienta advokāts. Un pati lielākā loma brokerim ir tieši, ka notiek šis te apdrošināšanas gadījums. Tad mēs esam tā kā gan psihologi, gan psihologi, gan advokāti, gan atlīdzības izsitēji. Mēs to varam saukt visādi, bet mēs esam, brokeris ir vienīgais, kas to dara. Klientam nav jāmaksā brokerim par to nekāda samaksa. Brokeris standarta gadījumā saņem atlīdzību no tā apdrošinātāja, kuru izvēlās klients. Jā. Līdz ar to finansiāli klients ekonomē, viņam nav jāpēta tirgus, laiku nav jātērē, viņam nav jāpēta tirgus, un ka notiek šīs te atlīdzība, tad brokeris ir tas cilvēks, pie kā klients vēršās, un tātad lūdzu padomu, ko darīt tālāk. Vienkāršotā variantā tas nozīmē, ka apdrošinātājiem uzdevums ir pārdot savu produktu, jā. Jūsu uzdevums ir atrast labāko produktu un nodrošināt, ka tas, ko apdrošinātājs apsolīja, viņš arī izpildīs. Tieši tā. Ja man dažreiz prasa, kas ir mans produkts, tad es atbildu tā, mans produkts ir solījums, nemateriāls solījums, ka gadījumā iestāsies stunda X, šis solījums materializēsies un klients varēs būt pasargāts, saņemt visu atlīdzību, kas viņam nepieciešama, un viņam būs kāds drošības pilvens finansiāls. Lūk tā. Līgi, es sapratu, ka ir bijuši interesanti gadījumi, pastāsti. Interesanti gadījumi. Es tā nopietni pieeju visām lietām, un kad man zvana sveši numuri. Es jau tā, pēc tās intonācijas sapratu, ka bijuši diezgan interesanti gadījumi. Varbūt tās kāds skatītājiem varētu būt, kas nāk prātā.
Piemēram, atsūta bildes, kur mašīnas kapots viss sašvīkāts, jā. Kaiņas pastaigājās pa kapatu. Kais? Jā, kais pastaigājās, putns saskrāpēja, izmaksāja. Bet tad ļoti vājš krāsojums. Acīm redzot, tad mašīnai tāds krāsojums tik sensitīvs un jūtīgs. Jā, ir tāda. Tad vai žurkas sagrauzušas kādam priekšniekam vadus, jā. Tas var būt apdrošināšanas gadījums un var nebūt apdrošināšanas, bet jārisina te ir, vai ne? Jā. No tādiem, man smiekli nenāk notiek apdrošināšanas gadījumi, jo man tad sirmo mati parasti. Bet es sapratu, ka kā psihologa funkcija jāpilda. Jā. Dažreiz adekvāti zvani ir, dažreiz nevisai adekvāti, jā. Un tad, kādi cilvēki ir tādi ir? Tieši tā, dažreiz zvan arī naktī. Jā, jo brokera darbs tā nav profesija. Brokera darbs ir dzīvesveids īstenībā, jā. Tas sanāk tā, kad 24 diennaktī faktiski, jā. Tā kā faktiski brokeram jābūt pieejamam. Faktiski jā, jo parasti gadījumi notiek tad, kad vismazāk to gaida, vai ne? Naktī, jā, vai tagad, kad tu esi atvaļinājumā, jā, piemēram, jā. Jā. Un tāpat arī Mērfija likumi ir ar apdrošinātiem objektiem. Visbiežāk notiek gadījumi kam? Kam? Tai mašīnai, kura nav iekļauts sarakstā. Vai tam īpašumam, kur klients teica, šito graustu nevajag drošināt, vai ne? Vai kaut ko aizmirsta klients pateikt, vai brokeris aizmirst kaut ko pajautāt. Tam parasti arī notiek tie gadījumi. Ja viss ir apdrošināts, tad ticiet man, viss būs kārtībā, 90% gadījumu. Bet ja jūs kaut ko aizmirsīsiet apdrošināt, tad visticamāk tam riskam iestāsies šis tas ir tāds, to visi jauniem brokeriem es vienmēr to mācu un stāstu, bet tā ir, jā, tāda ir tā būtība, jā. Kā mūs, kā Kolemont uztver apdrošinātājs? No vienas puses mēs esam labu apjomu, mēs cenšamies kvalitatīvi strādāt, kvalitatīvi cenšamies sagatavot informāciju, kas apdrošinātājiem patīk, jo viņi redz kvalitatīvu darbu un arī līdz ar to var izvērtēt pareizi riskus, jā. Bet, protams, no otras puses, tad, kad iestājās atlīdzība, mūs nemīl. Jā. Mūs tiešām nemīl, jo gandrīz vai katrā no apdrošināšanas sabiedrībā mums ir arī ļoti liels atlīdzības bijušas. Lūk, bet ciena, jā. Brokera licenci ir vajadzīga brokeriem? Jā, ļoti labs jautājums. Tā ir licencēšana. Jā, ir licencēšana, lai brokeris dabūtu certifikātu. Es tagad baidos kaut ko sajaukt. Man šķiet, ka ir jānostrādā 2 gadi apdrošināšanas sfērā. Un tad viņam ir jākārto eksāmens, un tad viņam tiek izsniegta tā kā licence, ka viņš var darboties šajā nozarē jau ar certifikātu. Jā. Bet labs jautājums arī tādā ziņā, ka ne visi brokeri, diemžēl, ir gatavi audzēt savu kompetenci, un mēs redzam augt un izglītoties un interesēties par to, kas notiek gan Latvijā, gan pasaulē, jo 80 brokeri, tas nozīmē, ka ļoti daudzi vienkārši pārdot klientam papīru, pat neiedziļinoties, un tas, protams, bojā mūsu reputāciju, un tāpēc es ļoti daudz uzsveru saviem brokeriem, ka jāmācās ir katru dienu. Es pati strādājot vairāk nekā 20 gadus apdrošināšanas tirgu, es mācos katru dienu. Man ir interesanti dažreiz novērot, ka vienas kompānijas ietveros par vienu un to pašu risku kaut kādu izņēmumu ir dažādas interpretācijas no 2 risku parakstītājiem. Tad kā būs? Jā? Un ir jau tā biezā āda uzaugusi, kad apdrošinātājs atbild, nē, tu man uzraksti. Jo ir bijis situācijas, kad apdrošināšanas pārdevējs uzraksta, un tad, kad notiek atlīdzības gadījums, izmaksu jau skatās cits cilvēks, vai ne? Un izmaksu cilvēks saka, nē, šitā nebūs. Tad es atveru to e-pastu, jā, bet reku jūs cilvēks rakstīja, ka ir, un mēs to esam tā kā runājuši par to. Jā, tā ir tā problēma. Redzi, brokeris piedalās procesā gan tad, kad ir jāpārdod tas līgums, gan tad, kad ir jāadministrē, un tad, kad ir izmaksas jākārto. Savukārt pie apdrošinātājiem ir tā, ka aģents tev notirgo polisi, atlīdzība jau risina citi cilvēki, un ko tu esi sarunājis ar pārdošanas cilvēku, par to atlīdzības cilvēka atbildība neuzņemās. Līdz ar to, te ir mutiski, jā, vēl jau vairāk, ja tas ir mutiski. Jā. Lielākoties tas ir mutiski, un cilvēki paļaujas. Jā, diemžēl biezā āda jau ir uzaugusi tik bieza, kad, laikam... Kurš uzrauga?
Finanšu kapitāla tirgus komisija, jā, ļoti stingri uzrauga. Ko tad viņi dara ar tiem negodprātīgajiem brokeriem? Nu, var likt ir bijuši precedenti, kad atņem licenci? Konkrēts es nevaru nosaukt, bet es zinu, ka viņu funkcijas ir tāds uzraudzīt šos te brokerus, un ja tur ir pavisam kaut kas viss slikti, viņi var anulēt licences, atņemt licences, sodīt brokerus un tā tālāk. Jo saskaņā ar normatīviem aktiem brokeriem obligāti arī ir brokeri cilvēciskā atbildība. Jā. Mums ir obligāti jādrošina savu atbildību vismaz uz 1,8 apmēram miljonu eiro. Jā. Nu, mums Kolamontā, ņemot vērā faktu, ka mēs ar ļoti tādiem smagiem riskiem strādājam, tur arī kuģniecība un aviācija, mums tā atbildība ir uz 5 miljoniem. Nu, vienkārši, jo visi ir cilvēki. Visi ir cilvēki, jā, cilvēcīgais faktors jau nekur nepazūd, jā, un situācijas ir dažādas, bet arī mēs ļoti rūpējamies par savu atbildības apdrošināšanu, lai, ja gadījumā kaut kas notiek, tad mums ir arī sava aizsardzība šādā virzienā. Lūk, jā. Kā jūs varat atrast? Tātad. Mēs atrodamies Ārojušu ielā 34, kas ir netālu no VF tilta. Lūk, mūsu birojs ir 2. stāvā tādai muzikālai studijai, tā kā tur ir arī ērts parkings un garšīga kafija un ļoti laipns personāls, kas sagaida klientus. Lūk, jā, mums arī ir mājaslapa www.kolamontfkb.lv. Jā, var arī zvanīt mani var atrast internetā ar visu manu mobilo. Jā, vārds, uzvārds un telefons būs rokā. Jā, un mēs esam tādi ļoti uzņēmīgi brokeri. Varbūt es mazliet vēl par mums papildināšu. Jā. Mēs nespecializējamies kaut kādos konkrētos veidos vai kaut kādās konkrētās nozarēs. Mēs esam universāls apdrošināšanas brokeris, kas piedāvā pilnīgi absolūti visa veida apdrošināšanas veidus, kas klientiem ir nepieciešami. Ja, sākot no privātpersonu apkalpošanas, visi mums ir atsevišķi brokeri, kas strādā tikai ar privātpersonām, tad vidējie klienti un lielie klienti, jebkurš apdrošināšanas veids, aviācija, kuģu būvniecība. Starp citu, Kolamons ir apdrošinājis pasaulē lielāko trimerānu būvniecību. Jā, vēl tāds lidmašīnas, govis, aitas, aitām ir bišķiņ sarežģītāk, bet govis, tur brieži, viss, sunīši, visu mēs varam drošināt. Papildus tam mēs strādājam ne tikai ar Latvijas tirgu, mums, ja kaut kāds produkts Latvijā nav pieejams, piemēram, Latvijā valsts locekļu apdrošināšanu tā tīrā veidā neviens īsti nepiedāvā, Latvijas apdrošinātāji. Tad šāda veida tādus saucamos eksotiskos riskus mēs meklējam Londonas tirgu, Eiropas tirgu, Skandināvijas tirgu, pat Āzijas tirgos mēs varam riskus pārapdrošināšanu palīdzēt atrast apdrošināšanu. Un tad mēs to vai frontējam caur apdrošinātāju, vai ir tiešā apdrošināšana, tad tur jāskatās. Tā kā Latvija nav mūsu robeža. Mūsu robeža, kā saka, debesis nav limits. Tāds ir mūsu sauklis. Tad par to pakalpojumu spektru, mēs arī piedāvājam absolūti pilnu pakalpojumu spektru, sākot no klienta riska izzināšanas, kas tev sāp. Par ko tu uztraucies, ar ko tu nodarbojies, kas ir tev aktuāls. Praktiski jūs izpētat uzreiz, ko tev vajag. Jā, tas ir, un šī izpēta īstenībā ir ļoti, ļoti svarīga lieta, jo uz tā bāzes tālāk jau tu kā brokeris būvē šos te apdrošināšanas nepieciešamos nosacījumus. Var jau būt, ka es kaut ko nepajautāju, vai var jau būt, ka man klients kaut ko nepasaka. Tāda situācija arī mēdz būt, un tad mēs varam piekoriģēt šo te apdrošināšanas līgumu jau līgumā gaitā. Jā. Es sapratu tā, ka jūs esat arī tie, kas konsultē kā labāk. Tieši tā, jā. Tāpēc, kad uzņēmējs, viņš uzņēmējs savā jomā, bet viņš absolūti nav speciālists apdrošināšanā. Tad praktiski tas vēstījums skatītājiem, ja jums interesē vispār, ja jūs gribat kaut ko saprast par apdrošināšanu, jūs atnākat, jūs izstāstat, kādi ir riski, pa ko jūs uztraucaties. Jā, tieši tā. Pastāstiet, ko jūs nodarbojaties, un mēs kā attiecīgi jūs kā konsultanti pateiksiet, te vajag, te nevajag, šeit var būt, var padomāt, bet šeit vajag obligāti. Iedosim jūs variantus, kāds tirgu piedāvājums. Pie kam man pašam ir pārsteigums, kad jūs varat nodrošināt arī tādas apdrošināšanas pakalpojumus, kurš šeit neviens nesniedz.
attiecīgi. Nepiedāvā apdrošinātāji. Citi brokeri, konkurenti arī iet uz to pašu Londonas tirgu, bet mēs, attiecīgi jūs šo tirgu zinat ne tikai Latvijas mēroga apdrošināšanas, bet arī globāli pasaules mērogā. Tāpēc es par tām tendencēm runāju, jo tas, kas notiek pasaulē, tas varbūt ne uzreiz un ne tiešā veidā, bet tas pēc kāda laika noteikti arī būs Latvijā un par to runās. Kaut arī par to, ka dēļ šīm te klimata pārmaiņām pārapdrošinātāji jau ir pacēluši cenas. Ja pārapdrošinātāji paceļ cenas, tad mūsu apdrošinātāji nevarēs vairs pārdot par tādu pašu prēmiju to polisi, ko tu pirki pagājuši gadu, jo pati pārapdrošināšana ir palielinājusies, izmaksas ir palielinājušās. Negribu nevienu biedēt, bet tā ir tendence, kas kaut kādā brīdī arī, ko mēs sajutīsim. Tā nav mūsu vaina. Tie, kas drukā naudu, viņi jau veicina to inflāciju. Neizbēgami. Vienkārši to jāmāk ir pieņemt. Tā. Līga vēl kaut kas? Par apdrošināšanas veidiem droši vien nav jēga stāstīt, jo viņi ir bezgalīgi daudz un droši vien nabagu uzņēmējiem, bet te pašai privātpersonai ir ļoti grūti vispār orientēties. Es varu varbūt tādos, ļoti ātri pastāstīt, kā vienkāršāk saprast apdrošināšanu ar ļoti 4 lietām. Tātad tas nav mans izdomājums, es tur kaut kur esmu dzirdējusi un okupējusi un vēl papildinājusi, bet pa lielam apdrošināšana dalās tādos tā kā 4 blokos. Apdrošināšanas veidi ir bezgalīgi daudz, un viņi vēl katram apdrošinātājiem tur atšķirās. Tātad pirmais bloks ir visa veida aktīva apdrošināšana. Tas, kas bilancē ir aktīvs, izņemot zemi. Zemi pret piesārņojumu var apdrošināt, bet pašu zemi tā kā īsti neviens negrib. Tātad visus aktīvus, tā ir aktīva apdrošināšana, kurā ietilpst īpašuma apdrošināšana, spectehnikas apdrošināšana, kasko, tās pašas govis un viss cits, kas ir ražošanas iekārtas, tā ir aktīva apdrošināšana, un tur ir katram veidam vēl apakšveidi. Tad nākamais tā kā bilancē ir pasīvs, vai ne? To mēs varētu nosaukt par atbildības apdrošināšanu, Ir ļoti bezgalīgi daudz apdrošināšanas veidi, bet atbildības blokā, tad, ja es kaut ko nodaru sliktu citu, netīši tā būtu laikam, jo ļaunprātīgi tas jau atkal būs krimināli un tā tālāk, to tā kā apdrošinātāji nedrošina. Bet ja es netīšām nodaru zaudējumus kādai citai personai, es par to esmu jau civiltiesiski atbildīgs, esmu ar civilikumu, bet arī uzņēmējs ir atbildīgs gan par vispārējā civiltiesiskā atbildība, produkcijas atbildība ražotājiem, kas piemēram pārtiku ražo, Tad ir tas pats valdes locekļu atbildība. Un vēl dažādas darba devēja atbildība, dabas piesārņojuma atbildība, un tur atbildība bloks arī ir tāds diezgan liels, Tie ir mūsu pasīvi, ko mēs tā kā drošinām. Tad nākamais bloks ir ienākumi, ienākums arī var apdrošināt, Tur mums ir tādas lietas kā debitoru risku apdrošināšana, ja jūs dodat, ka kāds nepilda saistības, bet viņi parasti grib tur portfeli apdrošināt, vienu nevar apdrošināt vai negrib apdrošināt, bet tad viņi grib kaut kādu eksporta tirgus portfeli apdrošināt, tādā veidā mēs varam savus ienākumus censties pasargāt. Tad mums ir garantijas, dažādi veidi garantijas, kas ļoti strādā būvniecības riskos, tur avans, konkursu garantija, avans garantija, darba izpildes un garantijas laika garantijas. Un ir vēl arī citas garantijas, kas ir nepieciešamas. Tad ir tāda lieta kā biznesa pārtraukuma apdrošināšana. Ja, piemēram, iestājās šis te ir x stundu un iestājās ugunsgrēks ražotnē, tad uzņēmējiem jau ne tikai ir īpašuma zaudējums. Viņam ir negūtie ienākumi vai izdevumi, kas ir tik un tā jāmaksā, piemēram, banku procentu un tam līdzīgi. To arī var apdrošināt, ja ir tāda iespēja. Un tur ir vēl arī citi veidi, kas tā kā, ar ko mēs varam pasargāt savus ienākumus. Un tad 4. bloks, kas šobrīd ir, kā mēs runājam, tā ir problēma, un kas ir ļoti svarīgs un par ko ir jādomā uzņēmējiem ļoti, tā ir visa veida darbinieku vai personu apdrošināšana, kas mums ir veselības apdrošināšana, dzīvības apdrošināšana, nelaimes gadījuma apdrošināšana, komandējumu apdrošināšana. Un šobrīd jau ir tā, ka, lai noturētu tos darbiniekus, kurus jau tā ir grūti piesaistīt, šis ir viens no instrumentiem, kā uzņēmējs var
noturēt savu, izveidot kaut kādas motivācijas sistēmas, kas vai nu notur īslaicīgi, piemēram, veselības apdrošināšana, vai pat ilgā laika periodā, piemēram, dzīves apdrošināšana ir uzkrājuma 10 gadi. Tad ir kaut kāda motivācija, vai ne, tam darbiniekam stimuls. Ir cilvēku kategorija, kuriem tas ir ļoti būtiski. Tieši tā, jā. Un mums ir izstrādāts speciāls programmas, gan tiem pašiem darbinieku apdrošināšanai. Jā. Mums, piemēram, ir ļoti liels projekts ar kameru, ka mēs, tur ir milzīgs tos biedru skaits, ka mēs varam no viena darbinieku. Tirdzniecības rūpniecības kameru, jā. Bet tur ir, tas ir tāds unikāls projekts vispār tirgu, ka arī mazie uzņēmēji var sev veikt šo te apdrošināšanu. Viņi strādā jau kaut kādus 7-8 gadus, un tas ir tāds unikāls. Vēl ir arī citi kaut kādi projekti, kurus mēs veidojam, vai apvienojam uzņēmējs kaut kādā nozarē, grupās, vai vienam uzņēmumam ir daudz saistītie uzņēmumi, tad mēs veidojam grupas un cenšamies iespēju robežās tad šo te personāla vadības politiku papildināt ar personu risku apdrošināšanu. Jā. Tādi ir tie bloki. Un vispār Kolemontam ir vairāki projekti tādi, kuri ir īpaši un unikāli. Piemēram, mums ir unikāli risinājumi būvniecības risku apdrošināšanā. Jā, es par to detaļās neiešu un nestāstīšu, bet tur ir vesels komplekss, ko mēs tā kā piedāvājam. Attiecīgi būvnieki var atnākt un jūs jau varat prezentēt. Jā, mēs prezentējam ideju un pēc tam skatāmies, kāda ir reakcija no klienta un kā konkrētam klientam, kāds piedāvājums no tirgus, no apdrošinātājiem. Lūk, jā, tā kā mēs pastāvīgi tādus interesantus visādus vēl mums ir arī tieši privātpersonām. Mums šobrīd ir ļoti aktīvi, mēs tirgojam Facebookā, mums ir tāds tā kā... Jūs reklāmu taisat Facebookā? Jā. Okay. Un kā darbojas efektivitāte? Augoši. Es tā piesardzīgi teikšu augoši, bet augoši ir, bet viss ir ļoti daudz atkarīgs arī no mūsu pašu aktivitātēm. Cik mēs daudz publicējamies Facebookā, cik mēs daudz rakstam tur, jā, tā kā... Tas ir tāds koks ar diviem galiem. Efektivitāte ir atkarīga no tām darbībām, ko tu pats veic. Jā. Tā, ko man gribētos jau papildināt, klienti, ļoti daudz klientu, nevis daudz klientu, tagad jau mazāk no tiem daudziem klientiem saka, mums nekad nekas nenotiek, mums nekad nekas neiestājās. Diemžēl statistika liecina, un pēdējo 5-6 gadu griezumā, es domāju, ka jūs paši visi esat redzējuši, kādi gadījumi vispār notiek, ka var notikt, diemžēl deg, sabrūk, un ka tā nelēma notiek, tad viņi ir liela. Es ar to gribu pateikt, ka lielie zaudējumi patiešām viņi notiek retāk. Bet tā, ka viņi notiek, tad ir ļoti sāpīgi, ja tos... uzņēmējiem tie ir 1000 varbūt gadā, vai privātpersonai 100, ka tu neesi samaksājis to prēmiju par lietām, ar kurām tu varēji dabūt daudz vairāk atpakaļ kā drošības pilvenu, lai nejustos tik sāpīgi, kad tas viss iestājās. Jā. Jo es kaut kur arī lasīju, man nav precīzi statistikas, bet pēc tām lielām vērtrām Balta bija publicējusi rakstu, kurā viņa norādīja, ka Latvijā vēl joprojām 2/3 privāta personas neapdrošina savu īpašumu. Te ir runa gan par dzīvokļiem, gan par mājiņām. Bet vētras radītie postījumi ir gana lieli, norauti jumti, plūdi un ja šeit privāta persona... Tā pati krusa, kas notika Tervetē. Tieši tā, un līdz ar to, bet mēs redzam arī pozitīvo signālu, kad cilvēki drošinās vairāk, uzņēmēji arī cenšas maksimāli nodrošināt savus riskus, pēc iespējām, un privātpersonas arī arvien vairāk un vairāk domā par šo te risku, kā saka, nodošanu apdrošinātājiem, jo riskus jau var nodot dažādi. Var nodot apdrošinātājiem, var nodot bankai, var uzņemties arī pats šos riskus, tā kā risku vadība ir tāda interesanta lieta. Lūk, jā. Es sapratu tā, ka ir jāapdrošinās. Ir jāapdrošinās. Attiecīgi apdrošināšana laba lieta. Jā, apdrošināšana ir laba lieta, bet vispirms ir jāsaprot, ko mēs gribam drošināt, jāapzinās mūsu riski. Tad ir pareizi jānoslēdz apdrošināšanas līgums, maksimāli pielāgojot klienta vajadzībām. Tur mums ir vesela rinda ar nosacījumiem papildus, ko mēs liekam klāt, lai notiek šī izmaksa, lai viņa mums palīdz. Jo, ja ir apzināti pareizi riski, pareizi noslēgts apdrošināšanas līgums, tad tā jau ir 90% veiksme pie izmaksām. Jā? Nevis
mesties, apdrošināties, bet precīzi nodefinēt, ko jums vajag. Jā. Atrodiet pareizo apdrošinātāju, un viss būs kārtībā. Jā, nu kaut kā tā, jā. Labi. Līga, paldies. Tiešām bija interesanti. Paldies. Jā, paldies, jā.